Aizvadītā nedēļa Jelgavā pagāja svētku zīmē. Pilsētas svētku ietveros svinīgā pieņemšanā pie pilsētas mēra Andra Rāviņa tik godināti tie Jelgavas pāri, kur kopdzīvē nodzīvotais mūžs rakstāms zelta burtiem. Kāds tad ir ilgās kopdzīves noslēpums? Atbildes bija dažādas, un tomēr visbiežāk skanēja vārds mīlestība. It kā tik vienkārši. Kam ir jābūt, lai 50 gadus paliktu kopā? Protams, mīlestībai, uzticībai, otru dzīves draugu atbalstam, bērniem. Tiešām es zinu, ka par mani vienmēr rūpēsies, es vienmēr varu justies droši. Man bērni vienmēr jutās droši un mīlēti. Un tas jau tas galvenais ir. Kādus jūs nosaukt savu dzīves biedru vislabākās īpašības? Pacietību, darba spējas ļoti lielas, darba mīlestību. Mīlestību, darba mīlestību, uzticību. Rasma un Zaigonis satikās jau studiju gados ķīmijas fakultātē un ir pārliecināti, ka ilgas kopdzīves pamats ir kopīgs intereses. Es teiktu tā, mēs kā ķīmiķi divi, ka ķīmiķi tikai ar ķīmiķiem apprecās un tikai var sadzīvot ar citiem cilvēkiem kaut kā, tie pāri tādi izjūga. Kas tur tāds īpašs ķīmiķi ir kāda īpaša tauta? Jā, es domāju, ka jā. Jums ir daudz bijis laikam kopīgs, ko runā? Jā, var teikt, ka visu laiku bijis kopīgi tieši šī sakarībā. Par ķīmiju vēl šodien jārunā. Mazdēls piezvana, kā var noņemt krāsu no tādas un tādas lietas vai rūgas, vai viņš pie restaurācijas darbiem, kā celtniecībā strādā. Tā mēs rokamies ķīmijas grāmatās, par abiem izspriežam, ar kādām vielām viskaitīgāk, un tādu var izdarīt. Kas jums iepatikās jūsu dzīves biedrē? Es tā nemaz, tas ir tā, tajā laikā, kad mēs iepazināmies, visā dzīves posmā. Tajā brīdī, kad jūs viņu ieraudzījāt, kas bija pirmais? Maiga meitene bija, maiga, tāda izskatīga maiga meitene. Gaumīgi derbusies, un viņai bija māsa arī līdz uz to vakaru. Un tā mēs sapazināmies. Un kas jums iekrita sirdī jūsu nākamajā dzīves biedrā? Viņš bija jūrnieks, jūrnieka formā bija. Tas ļoti patikās. Izskatīgs ļoti bija. Kādām jābūt rakstura īpašībām, lai noturētos dzīvē tik ilgu laiku kopā? Ar patos es neteikšu, bet tas ir nopietni. Jābūt liela mīlestība, uzticība un paļāvība vienam uz otru. Un tas būtu arī viss. Kā dāvana un pārsteigums zelta pāriem bija dziedātājs Žoržs Siksnas muzikālais apsveikums. Neraugoties uz to, ka matus jau sniegs sudrabo, iemīļotās melodijas nevienai viens sirdī lika iepukstēties straujāk.